Oakley'am šobrīd ir vesels lērums ar zobirstēm, kur nosaukumā ir vārds Pro, ir šī te X Pro, ir X Pro Elite, ir X Pro Digital, X Pro Digital S, vēl ir X Pro 20 un X Pro 20S un X Pro 20S Duo sets, un tad kuru no Duo visiem vai Pro labāk pirkt, tad viena no tām labākajām, izdevīgākajām droši vien būtu šis te X Pro Digital. Tā ir jaunāka par šo te X Pro, tā bija pati pirmā. Šī ir jaunāks modelis, bet ir interesanti, ka viņi maksā tieši to pašu. Šī maksā 39 un arī šī jaunākā maksā 39. Starpība tāda, ka viņai ir vēl viens uzgalīts klāt bonusā, un viņai tas ekrāns ir spilgtāks un labāk reaģē. Līdz ar to šo vecāku modeli īsti vairs nav jēga ņemt. Ja vienīgi jūs nevēlaties konkrēto krāsu, kas X Pro Digitalam nav, jo viņi var dabūt reku sudraba, zelta, tādu tumši violetu, zilu un tādu gaišāku violetā krāsā, kamēr X Pro ir zaļa, zila, rozā un tāda gandrīz melni, tumši violeta. Bet vislabākā no X Pro, manuprāt, ir reku šitā te, X Pro 20, jo viņai jau ir jaunākais soniskais motors Maglev 4, viņai arī ir uzreiz 2 uzgalīši iepakojumā, pie tam paši jaunākie uzgalīši, un viņam visprecīzāk izsako līdz tieši kuras zobu zonas ir vai nav iztīrītas. Un ja ņem šo te S komplektu, tad viņam ir vēl 3 uzgaļi jau komplektā, vēl ir CVM futlārs, ir magnetisks sienas zobirstu turētājs, viņu uzlādē pa taisnām ar USB-C, un tur, protams, vēl ir aplikācija un vēl tāds feature, ko viņā var mainīt.